noteikti apkalpo. Ja mēs no Smiltenes velkam līniju tādu uz dienvidienu, tur ir Gaiziņkalns, paša augstākā vieta. Tā precīzi nonākam, no Gaņos uz dienīti Gaiziņkalns. Un tā visām vietām šeit ir noteikti saistība. Un ziemeļa austrumu mēs projām. Vietām te ļoti noteikti saistības un visām debesu pusēm, kas no Smiltenes. Tad ir ļoti skaisti, priekšēk no Cēpnes pilskalns. Ļoti skaisti, teiksim, lielās enerģētiskas līnijas. Tā, ka šī vieta nebūtu nav nejauša vieta. Nav tā, ka nejauši kādam ienāca tā, nu teikt, mēs smilšu šeit tāpat dzīves. Nebūtu tā nav. Te grandiozi veidojumi, kur mēs šodien skatījāmies, te Cēpnes un grandiozi veidojumi, kurus nevar uzskatīt par dabas veidojumu. Bet te pārvietoti 100,000 tonu, var pat 1 000 000 tonu zemes. Kā to var izdarīt? Tie likt akmeņi, ko mēs šodien skatāmies. Kalnu uzlūgt augšu akmeņus, kas ir pat 10 tonnas, tā ir dabūts augšai. Droši vien bez ceļakrāna, tagad citā veidā. Nolikt zināmās vietās. Ir apstrādāt akmeņa liela nozīme. Un vietās, ko mēs bijām Launkalnē, tas, kā sakot, tās ir ļoti interesanta sistēma, unikālas vietas. Līdz šim, kā sakot, Latvijā tādu sistēmu grandiozi nav pat, būt šiem grandiozi zemes veidot taisīt. Pārkalns, varbūt tas ir tādi vienkārši pārkalni, bet vienkārši pāri kalniem ir veidots kaut kādas savas sistēmas, tā varētu būt bijis. Nu tā mēs pašlaik tik domājam. Mēs esam atšķīruši vaļā biezā grāmatā, kaut kādu vienu lapas pusi tikai. To, kas esam šobrīd paskatījušies, kā vienu lapas pusi. Tā grāmata ir bieza. Mēs jādomā to, ko biezo grāmatu darīt. Mēs nezinām, kur tā lapas pusi ir, tad droši vien nav sākums, kaut kāds vidus ir. Kaut kur ir sākums, kaut kur ir beigas. Šodien mēs skatāmies, manā saprašanā vietas, ko mēs skatāmies, var iekārtot pirms 9 gadu tūkstošiem var iekārtotas. Manā saprašanā droši vien nāks uzraugt cilvēki, nāk zinātnieki ar analīzēm, kas pateiks kaut ko precīzāk. Tas manā saprašanā šeit ir tā. Mums šo 700 gadu laikā ir potēta viena lieta. Jūs atvešu stulbi. Jums tā kultūra apnesti. Mums iedzīties, mums ir drausmi. Mūsu tauta iedzīts ir verga kulkums, verga dvēseli. Un visskumjākais, kad iedzīts ir tiem cilvēkiem, kas mūsu apziņu formē, zinātniekiem, mūsu inteliģencei, tā ir tas kulkums pa visu vairāk iekšā. Un nedrīkst te būt nekāda atklājuma, nekas līdzīgs, atklās pleskavs un noguroģis apkārtnē. Kāds jums var kaut līdzīgs vispār atklāt, ja tas nedrīkst būt vispār. Jā, tikai viena okupanta teica, ka kultūra nesta no austrumiem ir, par Pētera pirmā briesmu darba, kas to pavēlēja, vai Ivana briesmīgam briesmu darbiem, kas te bijuši ir. Citi teica, ka kultūra nest no rietumu, rugunu uz zobeni, 13. gadsimtā. Kā te kultūra atnes? Mums atnes lepru un sifilisu. Mēs kaut to kultūra atnes. Jo vecās kronikās raksta par to raksta Tacits savā Ģermānijā, par to, ka šeit ir augsta zemes kopšanas kultūra, ne tāda, kā tas linkajiem Ģermāņiem. Jā, tā viņš raksta, kad man nezinu, kāpēc necitē. Bet mūsu inteliģents, kas uz to verga kulkumu nevar nekādu iztaisnot. Kādu vācu tirgotāji it kā nejauši esot iebraukt uz zemkomas rīvām. Muļķības nejauši tu vispār nevar iebraukt ar politiku cauri. Tad Indriča kronikas tulkojumā rakstīts ir tā, kad vācieši iebrauc ar kuģiem un latvieši iebrauc ar laivām klāt. Bet oriģinālā rakstīts ir tā, iebrauc Mitkoge un iebrauc kāds arī Mitkoge. Es atvainojos. Bet tas latviešu inteliģents viņš citādi nevar iztulkot, ka latvietim ir jābūt zemākam, un kā mēs varam nebūt zemāki. Šitā te domāšanas veids. Vēstures fakta liecina visam, ko citu. Mēs esam bijuši nevis zemāk, bet augstāk. 1706. gadā Brēmenes Ādama kronikā runā par sekošo, kad uz šejien ir devušies no visas Eiropas, pat no Spānijas un Grieķijas, pēc padomu un veselības. Katrā latviešu mājā bijuši, kā sakot, ir pa zintniekam. Vai jūs to ziniet, ka tikai Ziemeļu vidzemē vien, un Dienvidu Igaunijā tā mazā gabaliņā, savā laikā vācu krustneši savāca ļoti ātrā veidā 9 tonnas sudraba. Vai tagad tas ir kaut kas tam līdzīgi? 9 tonnas sudraba. Droši ne viss apaņēma. To raksta Arveds Švāba grāmatā Straums un Abori.
Vidzeme nebija tā bagātākā vieta, bet laikam tad tomēr bija šie iemesli, kuru dēļ brauc uz to Vincentu. Brauc atkal pēc dziedniecības un pēc padomu. Nu, nebija, ko tad te varēja, ko tad te var eksportēt? Caunādas, vāverādas, nu viss, metru, var medus, klās tirturis. Ar tiem 9 tonnas sudraba nevarēja dabūties laikos. Tad laikam braukuši tiem dziedniecības akņiem laukalniem, un ko mēs šodien skatījāmies akmeņus pie Brantiem, un arī šī unikāla vieta Pārkalnē, ko te rādīja, un Irbiškalnu, un viss tas, ko rādīja, tas unikālas vietas, kur tiešām varēja, viņas ir pārāk grandiozas, viņi būtu taisīts tikai tā, ka mūsu vēsturē pirmatnējās kopienas vajadzības, viņas ir pārāk grandiozas, pārāk lielas, pārāk iespaidīgas. No, pirmatnējā kopiena nebija vajadzīgs tāds grandioz darba taisīt, ko šodien mēs Pārkalnē redzējām, tur milzīgs, kā sakot, ir zemes liels pārņemtos. Cērties pilskalns, un nebija pirmatnējā kopiena vajadzīgs. Nekādā ziņā nebija vajadzīgs. Tātad šeit ir braukuši tūkstošiem, droši vien katru gadu daudzi tūkstoši bijuši svētceļotāji, kad brauc uz Latviju, brauc šim grandiozajiem vietām. Nu, ko tad, teiksim, Grieķijas cilvēks nevedīs līdz Aunu baru, vai, teiksim, vai Kazu baru, Bet, kā sakot, tādā veidā, kas būtu, un tāds bija Latvijas uzdevums. Vēl šodien Latvija ir izcilāka vieta enerģetiskā ziņā, kā daudz citas vietas. Esmu daudz ceļojis, to var pateikt. Esmu runājis ar cilvēkiem, kas daudz ceļojuši, daudz ko zina, tas kā tā Rasmu Rozīt, kas ir, šīs vietas, sevišķi labi šīs vietas attiecas. Latvijā augošies augļi, dārzeņi, ogas, ir pavisam kaut kas cits, nekam ko citur. Jūs paņemat ārzemes zeme, viņi tādi sarkani, smuki viņi ir. Tas viss ar to beidzās, viņi ir garšs, nesmažs. Tikpat labi to kost vatas pikucī, vai ko citur. Tāda mita, jāsaka, kaut kāda suliņa, bet nekāda garša nav. Bet kaut kas tā, kā garšo Latvijā visu, kas smaž, un nekas tāds vispār nav nekur citur pasaulē. Mēs dzīvām sevišķā zonā. Latviešu zemes izcilo vērtību un gudrību. Par to runā daudzi citu zemju avoti, kurus vēsturnieki mums ir slēpuši. Tāpat, kā viņam ārkārtīgi nepatika grāmatā Kurzemes, pieminēja Brēmenes Ādam, tas šausmīgi nepatika. Viņi gatava noēst nost, kā es drīkstēs to minēt. Tas nesot, viņa teikumi nesot zinātniski pierādītā citām liecībām. Meli ir zinātniski pierādīti. Grieķu teikās dižais varonis Herakls, kad veica savu visgrūtāko 12. varoņu darbu. Viņš ilgi nezināja, kā iesākt. Kā to iesākt, kur meklēt ieeja paradīzes dārzā. Viņš izklēja visu Eiropu un Āziju, meklēdams atbildu šo jautājumu. Un viņš atbildi atrada tālu ziemeļos no Grieķijas, pie Eridānas. Eridāna, tas ir senais Latvijas teritorijas apzīmējums. Mēs par to rakstīsim mūsu pēdējā grāmatas kopā Ilūzijāns un Štiedināšana ūdeni. Arī šos faktus es pieminu. Tātad šeit dzīvoja tā laika gudrākie cilvēki. It kā pretī mēs padunā senās Eģiptes gudrības un senās Babilonijas un tur Palestīnas un tur kas un Indijas, kas Grieķi ļoti labi zināt to, bet Herakls gāja uz šajien meklēt to gudrību, šeit viņš viņu atver. Daudz Grieķu mīti stāsta par to, kas Grieķijai atnesa gudrību, jo, ja mēs palasam Grieķu mīti, tad tas viņa tas vadonis Zeusmins, rupš un dumšs tēviņš, viņš vairāk nekas nebija. Bet bija cilvēki, kas atnesa gudrību. Gudrību atnesa Grieķijā Leta. Leta, kas nāca no tāliem ziemeļiem. Leta, vai šis vārds kaut ko neizsaka? Kā vācieši sauc mūsu zeme? Letas zeme, Letlamša. Viņš tam teica Let Galijā, Letī Holā. Letas zeme. Let, tas nozīmē, tas nāk no vārda gaisma. Valodnieks saka, tas saistams ar vārdu gaisma, light. Leta bija tā, kas atnes gudrību uz Grieķiju. Viņas dēls Apollons un meita Artemija tikai caur dievību kārtā. Jo viņi bija tie, kas no mātes pārņemtās gudrības mācīja Grieķijā. Mācīja zemkopību,